1949. gada 17. marts. Rīga. Pamatojoties uz PSR Savienības ministru padomes 49. gada 29. janvāra lēmumu, Latvijas PSR ministru padome nolemj izsūtīt ārpus Latvijas PSR uz spēcnometinājumu PSRS attālās vietās 10 000 kulaku ģimenes. Kulaku ģimeņu izsūtīšanu uzdot izdarīt Latvijas PSR valsts drošības ministrijai, parakstījuši Latvijas ministru padomes priekšsēdētājs Lācis, Latvijas PSR ministru padomes lietu pārvaldnieks Bastins. 1949. gada 25. marts. Valsts drošības pārstāvji ierodas arī Lēdurgā. Nāca tas 49. gads, tad jau mums bija tas liktenīgais, tad visu to mūsu stūri visvairāk Lēdurgā, to visvairāk laikam izved, jo mēs jau nedomājam, ka mums arī izvedīs. Jo man liekas, ka iemesls nebija, un tur arī nebija nekāds naids, ne ļaunums, bet tur tas bija plāns jāpild tikai. Neatceros, vai tā bija 3. vai 4. stunda. Ienāca iekšā klasē, neatceros, kurš ienāca, un palūdza, lai es izejot ārā. Skolotājs Jākapsons, Arvīds, vēl izbrīnījies un teica, ko, tev arī? Nu, atveda mūs uz tautas namu. Tur jau vecāki jau bija priekšā, un tautas nams bija pilns ar visiem tiem cilvēkiem, kuri paredzēti prom aiziešanai. Mūsu Zolīdis savāca nakts laikā uz staciju prom. Stacijā jau mēs tikām šķirti. Sievietes palika bērniem, un vīri sašķīra nost citos vagonos. Tam, kā jānotiek izsūtīšanas procesam, tika sastādīta speciāla instrukcija. Punkts 5. Kārtība, kādā tiek atšķirta ģimene no ģimenes galvas. Sakarā ar to, ka liels daudzums izsūtāmo ir jāarestē un jāievieto speciālās nometnēs, bet viņu ģimenes tiek nosūtītas noteiktu apgabalu speciālām nometinājumu vietām. Operācija ir jāveic vienlaicīgi, nepaziņojot viņiem par viņu turpmāko atšķiršanu. 3:00 nāk čeka iekšā, ķēde. Cilvēks vīrs pie vīra tā kā putnu cauri nevar izlaisties, bet tie bija tālāk un tur iemet granātu, tanī bunkurī un tā saimietis sadiek. Tā kā augstārā izsaukusies ar Dievs, kaut man nošaut un atkrīt apakšam un bunkurs aiziekas un mēs dzird, ka šau un sprākst un mēs ir cita vietā, mēs pie māsas iegājam. Un mēs ejam ārā no tā bunkura uz meža malu un nāk tā ķēde pretim un tur mums saņēma. Un tur mums satin tās rokas ar džaloņu drātību un manu vīru briesmīgi sita pa galvu. Viņš krit un cēlās, nevar uzcelties tam susietam rokam. Un tās rokas visvita mums izved malā un aizved uz Rīgu šķeks, asins vedicēt pa rokām. Ceļš līdz Sibīrijai nebija no vieglajiem. Tas ilga vairākus mēnešus. Sākumā ar vilcienu, vēlāk ar kuģiem un laivām. Sanitārie apstākļi zem jebkādām pieņemtajām normām, ēdiens un apģērbs tiks ik paspēts paņemt no mājām. Bija 2 krīvietes līdzi. Tās bija salikuši zaptes painī un apsējuši ciet. Tagad tas mums arī bija viss kaut kas tāds. Es esmu vienmēr pateicīga tam krievu šoferim un tam 2 krievietēm, kas tās drēbes bija salikuši tajos maislos. Tad mēs būtu pliki, es nekā nedarīju, vīrs nekā nedarīju, sēdēju un tik raudēju. Un es raudēju 2 dienas un 2 naktis, kamēr man vairs nebija asaras un kamēr es vairs nevarēju paraudāt. Nu tā drūma atmiņa man palika, ka mūs pie Parabels viss izmitināja, kad no kuģiem nodzina nost uz tādas salas, kas kaut kas, līdzīgs, ko rāda filmās Āfrikas vergu tirgiem bija. Tur skaitījās tas sadalas punkts. Tajā salā dabīgi tika apgrausta visa zāle, un arī daudz apmira. Aizved mums līdz Tomskas cietumiem, jo Obs upe nebija vēl atkususi, tad mums tur vakarā saulītē lietot par milzīgi lielu gaņi, tādu, ka te līdz griestiem tāds sēdz bija riņķī, mums dzina.
Skarēja, davайте, skarēja. Par to gāņu mēs domājam, tagad mums dzena katla iekšā, un mums tagad tulīt nolikvidēs. Bijām tā pārbijušies, vīrieši atstāja vagonā, mums tikai sievietes un bērnus. Ja ceļš visiem bija līdzīgs, tad dzīve tur jau bija atkarīga no apstākļiem. Dažiem palīdzēja vietējie iedzīvotāji, dažiem vajadzēja pašiem pielāgoties izdzīvošanai tur. Pirmā ziema bija vispār drausmīga. Neko līdzi paņemt prātīgi nevarēja, par ēdamo vispār nerunājot. Un tur aizbrauc, nāca rudens, iestādīt neko nevarēja. Tātad dzīvojām vienīgi uz, kā saku, uz iedzimto rēķinu, kā nu kurš varēja. Režīms bija bargs. Teritorijas, kur nomitināt izsūtītos, bija piemeklētas tādas, no kurām nav iespējams aizmukt, pamatā salas vai pussalas. Ja kāds saslima, lai pamestu izsūtījumu vietu un dotos pie ārsta, vajadzēja komandatūras atļauju. Par to laiku jau varētu būt par vēlu. Es strādāju tāpat visu laukdābas to pirmo gadu un ziemā, rudenī tur un oktobra mēnesī aizsūtīju uz mežu darbiem. Un tad pēc tam uz vasarā kolhozā atpakaļ, un tad uz pludināšanu vēl aizsūtīja, kamēr Staļins, ka Staļins nomiet, tad mums pēc tam vairs neņēma sievietes, ne meždarbos, nekur. Staļina nāve atnes daudz pārmaiņas. Ātri vien no nometinājuma režīma atbrīvoja bērnus līdz 16 gadu vecumam, vēlāk arī atlaida vecos un slimos. Nezinu, ko vēl mēs būtu piedzīvojuši, ja Staļins būtu dzīvojis un valdījis ilgāk. Un te kārstēs laikam no lādes Staļins ir nosprādzis un aizbrauca mājās. Jā, nosprādzis gan. Otrdien mums izsauc uz to svinīgo sēdi, tur nu viss tās krievietes raud, un mēs smejamies. A začiem vi smejoti, kāpēc jūs smejaties? Vai tad, kad viņš mums vedāra, viņš raudāja, viņš arī smējās. Un mums nav pa ko raudāt. Bet kam būtu jāuzņemas atbildība par tā laika notikumiem? Kā dokumenti vēsta, visas deportācijas akcijas bija ļoti stingri noteiktas no Maskavas. Tur viss bija reglamentēts, kad, cik, no kurienes un uz kurieni. Taču izpildītāji tie bija mūsu paši cilvēki. Bija cilvēki, latvieši bija, viens bija no Lielvārdas, to latvietis viņi nekad, ja viņš būtu dzīvs, noteikti jau sen jau tagad ir miris, tas gunstu, to es nekad labprāt uz viņu netur. Tas bija tāds, kā saka, ne latvietis, bet suns, kas ir tāds patīk Krieviem. Tur ir Toms, kas ir cietumā, ka mums tur aizved. Tajā viņš reizēs Krieviem bija klāt, gāja riņķī pa tiem, kā komandēts pa tulku un viss, ja pielāvījies visiem klāt. Un ja tur jau ir bijuši arī lēdurgieši, bet tas esot mirs tur. Tas viens, tas īstais, kas tas sitējs man vīri bijis, no Pūteļiem, tā Pūteļa Andrejs ir bijis. Tas jau mirs esot ar sen. Tāpat graudeni, tāpat, kas tagad ir tā graudniņa mīla. Viņi taču nodedzināja šito karogu, šitai Elziņai. Viņi dabūja sist, viņi situ tajās lāgerī par to, ka viņi bija atraduši kaut kur aiz kādiem skurstiņiem, kaut kur aizbāzt maisa ar tām lupatām un tas karogs iekšā. Un tad viņi bija tā mildi bija dedzinājis tepat pie vecos ciemu padomu to karogu. Es vienmēr domāju to, kāpēc vācietis var tos žīdus un visu, ko viņš noslepkavojas, kāpēc vācietis var viņiem tuviniekiem vai ko bišķi atmaksāt. Palīdzēt. Kāpēc mums Krievam neprasa neko? Un Krievs pat neatvainojas to, ka viņš ir okupējis. Drūmajā 49. gadā izsūtīti ap 43,000 cilvēku. Tie ir 2,3% no Latvijas iedzīvotājiem. Lēdurdzieši tajā skaitā bija 95. Ceļā miruši 183 cilvēki. Izsūtījumā miruši 5,000. Cilvēki aiziet, bet atmiņas paliek, un mums tās jānodod nākošām paaudzēm, lai mēs neaizmirstu tos moku ceļus, kurus bija spiesta iziet latviešu tauta. Un vienīgi uzturēt tas sapnis par dzimteni, ticība, kad mēs reiz tiksim mājās atkal dzimtenē.